Šajā video apskatīsim, kāds tad ir sociālo mēdīju saturs, kas pārliecina un pārdod mākslīgā intelekta laikmetā, kā arī parādīšu, kā praktiski izmantot mūsu mākslīgā intelekta rīku, lai uzģenerētu sev vērtīgas idejas, kuras tu varēsi realizēt, lai tātad labāk pārdot saviem klientiem un pārliecinātu, ka tev var uzticēties. Tātad tas jautājums ir, kā tad atšķirās saturs pirms mākslīgā intelekta un mākslīgā intelekta laikmetā? Un tā atbilde ir, ka nekā daudz, tikai tagad mūsdienās šis saturs ir daudz precīzāks, daudz lielākā apjomā, daudz vērtīgāks klientam. Un es tad šī video tev pastāstīšu, ko visi šie vārdi nozīmē. Tas, ko mēs darīsim, mēs iziesim cauri, kāda ir varianti auditorijas sasniegšanai vispār šī brīdī, kāda ir satura veidi, kā notiek attiecību veidošana un kāpēc tas ir svarīgi, kā mēs šo darām savā biznesā, kā arī izstāstīšu, kā izmantot mākslīgā intelekta rīku, lai uzģenerētu vērtīgas idejas taviem sociālo mēdīju saturam, un no kā tad sastāv atbildi un kā to izmantot satura radīšanā, un parādīšu tev vairākus praktiskus piemērus, lai tev viss būtu skaidrs. Tātad, sākam ar pirmo jautājumu, kāda tad ir varianti auditorijas sasniegšanai? Pa lielam, ja mēs runājam par tādu masveida auditorijas sasniegšanu, nevis tur viens pret viens ziņu sūtīšanu vai zvanīšanu pazīstamiem, nepazīstamiem cilvēkiem, tad mums paliek sociālo mēdīju organiskā plūsma un maksas reklāmas kanāli. Un šī gadījumā tas mūsu fokus ir uz sociālo mēdīju organisko plūsmu, jeb respektīvi tie ir visi Facebook, Instagram ieraksti ar bildēm, ar video, rīli, TikTok, LinkedIn ieraksti, YouTube video, YouTube shorts. Viss šis saturs mums ir nepieciešams, lai mēs varētu veidot labāk attiecības ar saviem klientiem. Jautājums ir, kāda veida saturu tad mēs vispār varam taisīt sociālajos tīklos? Un, ja mēs paskatāmies, tad ir trīs veidi saturs, ko mēs varam taisīt. Mēs varam taisīt izglītojošu saturu, jeb respektīvi izglītot mūsu auditoriju par viņas problēmu, par risinājumiem un iespējams arī par to, kāpēc mūsu risinājums ir labāks. Tad mēs varam taisīt izklaidējošu saturu. Tas biznesiem parasti ir izaicinoši, jo būt izklaidējušiem, ja tu neesi labs vai ikdienišs satura veidotājs vai influenceris, ir būt diezgan sarežģīti. Bet mēs būsim tik izklaidējuši, cik vien tas ir iespējams. Un tad ir trešais veids, šis promotion, jeb reklāmas saturs, kur mēs tiešā veidā stāstam par savu produktu vai pakalpojumu un to reklamējam un aicinam cilvēkus to iegādāties vai spērt soli tā virzienā, piemēram, piesakoties konsultācijai, ja mums ir dārgāks produkts vai pakalpojums. Tad jautājums ir, kāda ir attiecība starp šiem te veidiem, kas ir respektīvi tādi nepārdodošie veidi, sauksim to tā, kas ir izglītojošie un izklaidējošie veidi, un tie veidi, kas ir tātad tieši vērsti uz pārdošanu. Un televīzijā šī te attiecība ir, kad 43 minūtes ir saturs un 17 minūtes no katras stundas ir reklāmas. Un tā attiecība 1:3 aptuveni ir arī tā attiecība, uz ko mums vajadzētu iet. Un tad nākamais jautājums ir, kāds tad ir tas saturs, kuru mēs gribam taisīt? Un ko nozīmē vērtīgs saturs? Par vērtīgu saturu mēs saucam, un ar vērtīgu saturu mēs saprotam saturu, kas palīdz mūsu auditorijai ļoti precīzi nodefinētiem tātad šiem te cilvēkiem virzīties no viņu problēmas uz to risinājumu, uz to mērķi, kuru mēs gribam palīdzēt viņiem sasniegt. Jo mums ir jāatcerās, ka katra uzņēmēja, katra pašnodarbinātā, tad tā lieta, ko mēs darām, mēs risinām problēmas. Tas ir tas, ko ļoti bieži mazie uzņēmēji un pašnodarbinātie aizmirst, ka mūsu pamata darbs ir risināt problēmas. Un cilvēkam ir problēma vienalga, vai tu esi izsalcis un tavs risinājums ir tur sviestmaizes vai kebabs un tad ir mērķis sasniegts un tu esi paēdis, vai tu esi izslāpis, vai tev nav tur draudzenes, vai tu neproti nopelnīt naudu, vai miljardiem problēmas, ko mēs risinām. Un tā vērtība, ko mēs varam radīt ar sociālo mēdīju saturu, virzot šo cilvēku pretī mūsu, protams, produktam vai pakalpojumam, ir tas, ka mēs viņu izglītojam par veidiem, kā tad tiek risināta šī te problēma un par visdažādākajos veidos. Jo ir skaidrs, ka mēs gribam uzrunāt tos cilvēkus, kuriem ir šī te problēma, lai viņi nāktu pie mums. Un ja mēs parādām, ka mēs jau viņu risinām, ka mēs šo problēmu ļoti labi saprotam, ka mēs ļoti labi saprotam to vietu, uz kuru viņi vēlās nokļūt, loģiski, ka viņi gribēs uzzināt vairāk, skatīties mūsu saturu un pēc tam arī iegādāties mūsu produktu vai pakalpojumu.
Vēl viens koncepts, par ko mums ir jāparunā, pirms mēs ejam iekšā un sākam tiešām ģenerēt reālas idejas priekš satura, ir 12 intimitātes soļi, ko nodefinējis Desmonds Morris, kas ir amerikāņu zinātnieks. Viņš ir atklājis, ka ir ļoti specifiska secība 12 soļos, kā tad mēs nokļūstam no tā, ka mēs pamanām nepazīstamu sava vai pretējā dzimuma cilvēku, teiksim, ar aci, un līdz tam, kā mēs nokļūstam līdz intīmam kontaktam ar viņu. Un kāpēc šis ir svarīgi arī digitālajā mārketingā, un kāpēc tas ir svarīgi sociālo mediju satura veidošanā, jo lielākā daļa uzņēmumu uzreiz grib ķerties pie intīmā kontakta. Viņi uzreiz grib cilvēkiem iedot un pārdot to savu produktu vai pakalpojumu. Tieši tāpatās kā lielākā daļa nekad neliksies gultā ar svešinieku, tieši tāpatās lielākā daļa cilvēku nekad neiegādāsies produktus un pakalpojumus no uzņēmumiem, kurus viņi nepazīst. Tas ir super svarīgi, un ļoti, ļoti svarīgi to ir saprast, ka šī attiecību veidošana, tāpatās kā tas notiek reālajā dzīvē, tāpatās kā reālajā dzīvē ir vajadzīgi šie 12 soļi, tieši tāpatās arī online vidē, tieši tāpatās arī sociālo mediju vidē ir vajadzīgi soļi, lai tu nokļūtu no nepazīstamiem diviem cilvēkiem līdz vietai, kur cilvēks tev gan uzticās, lai tev dotu savu naudu. Iedomājies, cik grūti izveidot ar kādu svešinieku tādu veidu attiecības, kur tu viņam iedotu savu naudu. Ļoti, ļoti sarežģīti, vai ne? Un tieši tikpat sarežģīti ir izveidot arī attiecības sociālajos tīklos, lai cilvēks tev iedotu savu naudu. Bet tas ir iespējams. Kā mēs šo te visu taktiku izmantojam un kā mēs šo praktiski izmantojam savā biznesā? Tātad, tā problēma, ar ko saskarās mūsu klienti, ir, kad viņi grib nopelnīt vairāk naudu ar saviem produktiem un pakalpojumiem, iemācīties piesaistīt vairāk klientus un pārdot labāk. Un tas mūsu risinājums ir tātad mākslīgā intelekta rīki, kas var palīdzēt sasniegt šo te mērķi. Un mērķis ir vairāk naudas, vairāk klientu un vairāk naudas. Pareizi, ja mēs neiepazināmies, man sauc Kristians Līts, es vadu Digital Hunters organizāciju, kas palīdz mazajiem un lielajiem uzņēmējiem izmantot efektīvāk mākslīgo intelektu, lai nopelnītu vairāk naudas. Un mēs ļoti praktiski runājam ikdienā un taisam savu sociālo mediju saturu tieši ar dažādiem padomiem, idejām, metodēm, veidiem, kur un kā izmantot šo te mākslīgā intelekta visdažādākos rīkus tieši naudas pelnīšanai, tieši mazajiem uzņēmējiem un pašnodarbinātiem. Ļoti precīzi auditorijā, ļoti precīzi problēma, skaidru mērķi, rīku, kas var palīdzēt šo te mērķi sasniegt. Un, protams, tur pa vidu ir kaut kur arī mūsu produkts, ko mēs tajā visā piedāvājam. Lūk, un mūsu nākamais solis ir izmantot bez maksas šo te produktu, jeb mūsu platformu, lai uzģenerētu tev oriģinālas sociālo mediju satura idejas, kuras tu vari izmantot tātad savā biznesā, lai veidot šīs attiecības, lai iegūtu šo uzticību no cilvēkiem, lai tu pēc tam viņiem varētu piedāvāt, sauksim to par intīmu kontaktu, lai viņi tev maksā naudu par taviem produktiem, pakalpojumiem. Zem šī te video tu atradīsi promptu, kas saucās 5 aizraujošas tēmas sociālo mediju ierakstiem, kur tev ir jāizpild vairāki lauki. Iziesim tiem cauri, un es tev izstāstīšu, kas kurā laukā ir jāsaraksta. Tātad, pirmais lauks, ja tu uzspiedīsi uz šī te plusiņa vai uz šī te uzraksta prompt language, tone and writing style, ir vieta, kur tu varēsi izvēlēties tātad language valodu, kurā tu gribēsi ģenerēt šo saturu. Es tev iesaku izvēlēties latviešu valodu, jo mākslīgais intelekts mūsdienās lieliskā kvalitātē ģenerē saturu latviešu valodā. Tālāk tu vari izvēlēties, kādā tonī un rakstības stilā viņš to ģenerēs, bet šī gadījumā tas nav tik būtiski, jo mēs ģenerējam tikai idejas, nevis, teiksim, pašu saturu, kas iet iekšā šajos ierakstos. Tālāk mums ir jānorāda savu produktu vai pakalpojumu nosaukums. Nebaidies sapildīt šos laukus ar maksimāli daudz informāciju, jo brīdī, kad tu uzspiedīsi Generate Response, platforma tev piedāvās izveidot kontu, kur tiks pieglabāta tava informācija. Konts ir bez maksas, arī šī prompta lietošana ir bez maksas, jo mēs gribam tev iedot vērtību, palīdzēt tev nopelnīt jau šī brīdī iespējami daudz naudas, izmantojot mākslīgo intelektu. Tāpēc savādi maksimāli daudz informāciju, un tu varēsi arī šo pašu informāciju tālāk izmantot citos promptos, ko mēs tev nosūtīsim e-pastos, vai kurš tu varēsi izmantot kādā citā veidā. Tātad pirmā lieta, kas mums ir jāieraksta savu produktu vai pakalpojumu nosaukums. Izvēlamies vienu produktu vai pakalpojumu, nevis tur
teiksim, ja tu nodarbojies ar ādas amatniecību, tad nevis ieraksti, ka tu nodarbojies ar ādas amatniecību, bet ieraksti vienu to savu produktu vai pakalpojumu, kur tu uzskati par savu visspēcīgāko, kur šī brīdī tirgojās vislabāk un kur tu noteikti gribētu pārdot lielākā apjomā. Mūsu gadījumā mēs kā piemēru izmantosim jogas studiju. Tātad mums būs jogas nodarbība abonements, būs mūsu produkts vai šī gadījumā pakalpojums, ko mēs gribam pārdot. Nākamā lieta mums ir jānorāda apraksts. Šeit es tev iesaku tātad maksimāli sīki aprakstīt to savu produktu vai pakalpojumu, jo vairāk informācijas tu iedos mākslīgajam intelektam par to, kas tad ir tas, ar ko tu nodarbojies un kas ir tas, ko tu piedāvā, jo labāks atbildes mākslīgais intelekts tev iedos un daudz noderīgāks būs šis saturs un noderīgāks būs šīs idejas, ko viņš tev dos. Tātad pirmkārt mēs aprakstīsim, kas tas ir, tad kā tavs produkts vai pakalpojums strādā, piemēram, ka klients nopērk abonementu vienam mēnecim, un par to viņš var nākt uz 3 jogas nodarbībām, vai, ja tev ir fizisks pakalpojums, tad arī apraksti, kas tas ir 2 stāvu moduļu māja, kur izgatavojam savā rūpnīcā no koka līdz pelēkai apdarēji ar piegādu montāžu klientu lokācijā. Tālāk aprakst, kāda materiāla vai tehnoloģijas tiek izmantot tavā produktā vai pakalpojumā, un kā tavs produkts vai pakalpojums atšķiras no konkurentiem, kas ir arī ļoti svarīgi, jo tad mākslīgais intelekts varēs labāk palīdzēt tev pārdot tavu produktu vai pakalpojumu, ja tas kaut kādā veidā atšķirsies tātad no konkurentiem. Tālāk, kad es sīk un smalki aprakstīju savu produktu vai pakalpojumu, tad tev būs mazliet jāapraksta sava auditorija. Sākumā norādi dzimumu, tātad all, ja visi dzimumi, man, vīrieši, woman, sievietes, mūsu gadījumā mūsu jogas studija domāt visiem dzimumiem, norādi savu mērķa auditorijas vecumu diapazonu. Mēs, piemēram, zinām, ka mēs gribam strādāt ar cilvēkiem no 27 līdz 45, tāpēc, ka viņi ir maksātspējīgi un viņiem ir tātad resursi, lai viņi nāktu uz mūsu jogas studiju, kā arī norādīt savus mērķa auditorijas geogrāfisko atrašanās vietu. Šeit mēs gribam norādīt, vai mēs gribam sasniegt cilvēkus visā pasaulē, Eiropā, Amerikā, vai mūsu gadījumā mēs rakstam iekšā Latviju, jo mēs strādājam tātad ar cilvēkiem Latvijā. Kad tu esi visu šo informāciju savadījis pie Generate Response, tālāk tev ir jāievada sava informācija konta izveidē. Kā jau es teicu, šis viss ir bez maksas, un mēs vienkārši pieglabāsim tavu informāciju tavā kontā, lai pēc tam tu varētu izmantot arī citus mūsu bezmaksas promptus, dažādu ideju ģenerēšanai un dažādu satura ģenerēšanai, kas palīdzēs vēl tavā biznesā. Tos mēs nosūtīsim tev e-pastā. Tātad ieraksti iekšā savu informāciju un spied Generate Response. Ņem vērā, ka šī te platforma jautā serverim un mākslīgais intelekts tev ģenerē atbildi, tāpēc atbildes uzģenerēšana var aizņemt līdz pat 2 minūtēm. Neuztraucies, miegrīgi spied Generate un gaidi, kamēr tev tiks uzģenerēta atbilde. Kad atbilde uzģenerēta, digitalhunters.org lapa tev prasa vai atļaut kopēt šo te tekstu. Spied atļaut, lai šis te teksts automātiski nokopējās tajā brīdī, tā, kad viņš ir uzģenerēts un tu viņu var iekopēt iekšā savā, teiksim, darba grāmatā vai savā dokumentā, kur tur viņi tālāk strādās. Tad, ko tad mākslīgais intelekts mums ir uzģenerējis? Viņš ir uzģenerējis 5 tēmas ar apakštēmām un saturu, par kurām tad mēs varētu izveidot interesantu sociālo mēdīju saturu. Vienalga, vai tie ir video, vai ieraksti, vai galerijas, vai jebkas cits, kas tā tad varētu tajā pašā laikā izglītot, izklaidēt mūsu auditoriju, parādīt, ka mēs esam eksperti tajā, ko mēs darām, kā arī virzīt viņus tuvāk mūsu šim te konkrētajam produktam un pakalpojumam, ko mēs viņiem vēlamies piedāvāt. Tātad katra šī te uzģenerētā atbilde sastāv no vairākām daļām. Pirmkārt, nosaukums. Nosaukums ir speciāli izveidots tāds, lai tas ieinteresētu un lai es tā gribētos klikšķināt un gribētos par to uzzināt vairāk. Jo nosaukums ir 80% no panākuma atslēgas. Ja cilvēkus neuzrunā nosaukums, tad viņi arī nelasīs pārējo vai neskatīsies pārējo video, tāpēc nosaukums ir pats svarīgākā lieta. Piemēram, atklāj jogas brīnums 3 nedēļās, pārvērt siltumu par spēku, stiprums un miers vienā elpas vilcienā. Tālāk ir apraksts, kam tad ir jābūt iekšā šī te postā, vai kas ir tā ideja, kas varētu būt iekšā šī postā. Piemēram,
Uzzini, kā jogas pozas un elpošanas tehnikas var uzlabot tavu fizisko un garīgo veselību. Man liekas, ka ļoti labs ieteikums par to, kam tad ir jābūt iekšā šajā ierakstā. Tālāk ir jau 3 konkrēti elementi, kurus mēs, protams, varam katru taisīt kā atsevišķu ierakstu, vai mēs viņus visus 3 varam iekļaut vienā garākā ierakstā vai video, kur ir praktiski padomi jogas pauzām un elpošanas tehnikām, pirms un pēc attēla, kas demonstrē progresu, iedvesmojoši stāsts no cilvēkiem, kuri piedzīvojuši pozitīvas pārmaiņas. Man liekas, tas viss ir lielisks saturs, kas izglīto mūsu auditoriju, palīdz viņai iegūt uzticību par to, ko mēs piedāvājam, un virzīties uz priekšu. Un tad pēdējā lieta, kas ir šī aprakstā, ir iemesls, ja mēs esam uzprasījuši, lai mākslīgais intelekts tev paskaidro, kā tad šis ieraksts virzīs uz priekšu tavu auditoriju, lai viņi pēc tam gribētu iegādāties tavu produktu vai pakalpojumu. Un tātad mākslīgais intelekts saka, ka šis saturs parāda jogas ietekmi uz pašsajūtu un veselību, veicinot vēlmi pēc regulāras prakses un abonēšanas iespējas. Tātad mēs ar šo ierakstu parādām jogas ietekmi uz pašsajūtu un veselību, tādā veidā veicinot vēlmi pēc regulāras prakses un abonēšanas iespējas. Man liekas lieliski, tas ir tieši tas, ko mēs gribam – parādīt pozitīvo ietekmi un tātad virzīt viņus pretī mūsu produktu vai pakalpojumu iegādēji. Apstīsimies vēl 2 piemērus. Piemēram, viens no klientiem ir ādas amatniecība, kas šo te varētu izmantot. Un tad ādas amatniecība, izvēloties vienkārši ādas aksesuārus, piemēram, rokas sprādzes, tad atkal mākslīgais intelekts ir saģenerējis, kā šīs te rokas sprādzes un citus ādas aksesuārus varētu pārdot, izveidojot labus sociālo mēdīju ierakstus. Piemēram, mīlestības vēstuli tavai ādai. Uzzini, kādas aksesuāri var papildināt tavu stilu. Stāsts par ādas aksesuāru ilgtspēju, interaktīvs jautājums sekotājiem, un tas paskaidrojums ir stāsts par ilgtspējību un personīgo pieskaņu, aizkustina lasītājus, radot vēlmi pēc unikāliem personalizētiem ādas aksesuāriem. Un tas ir tas, ko mēs gribam. Mēs gribam, lai viņiem rodas vēlme iegādāties mūsu produktus vai pakalpojumus. Vēl viens piemērs. Spēcīgs.lv, jeb personīgais treneris, kurš tātad, jeb treneris šī gadījumā, kur varētu taisīt sociālo mēdīju saturu, lai labāk pārdotu savas treniņu programmas un piesaistītu sev vairāk klientus. Piemēram, izvairies no treniņu mītiem šodien. Enerģijas uzlāde 5 minūtēs. Īsts treniņu video, kas parāda, kā atjaunot enerģiju dienas laikā. Un galvenie elementi – dinamiskas kustības, motivējoša mūzika, vienkārši izpildām vingrinājumi, un sekotāji sajutīsies iedvesmoti un gatavi uzņemties jaunus izaicinājumus, kas ir līdzīgi manas treniņu filozofijas mērķiem. Un atkal mēs veidojam attiecības, mēs iepazīstam ar sevi, lai virzītu šos cilvēkus pretī savam produktam vai pakalpojumam. Mani sauc Kristians Līts, un šis bija video par to, kādā veidā tu vari izmantot reāli praktiski mākslīgo intelektu, lai uzģenerētu tādas sociālo mēdīju idejas, kas virza tavu auditoriju pretī tavam produktam vai pakalpojumam.